Ūdens ir. Valmieras novadā turpinās ūdens saimniecības reorganizācijas darbi. Un tiek darīts viss, lai nodrošinātu iedzīvotājiem vienlīdz kvalitatīvus komunālos pakalpojumus. Bet par to, kādi uzlabojumi un pārmaiņas ir gaidāmas, stāstīsim nākamajā sižetā. Sākot ar šī gada 1. jūniju, Sijā Valmieras ūdens pārņems klientus no uzņēmumiem Rojenas siltums un Kocēnu komunālās saimniecības. Taču iedzīvotājiem nav jāuztraucās par pakalpojumu nepārtrauktību. Viss tiks nodrošināts tieši tāpat kā līdz šim. Tāpat arī svarīgi ir tas, ka iedzīvotājiem pašiem nav jākārto nekādas formalitātes un nevajadzētu bažīties par to, ka varētu mainīties tarifu cenas. Uzņēmums pārņem saistības no Rojenas siltuma un Kocēnu komunālās saimniecības, līdz ar to arī šie līgumi visi ir aktuāli, kādi viņi bijuši līdz šim un nav jāpārslēdz. Tarifi pārņemšanas brīdī nemainīsies. Uz rudens pusi vai ar jauno gadu iespējams, ka šie tarifi tiks konsolidēti ar mērķi nodrošināt vienu tarifu visā novadā. Bet šobrīd turpmākos pārstāvā nākotnē tarifi nemainīsies, saglabāsies līdzinējiem. Strenču pusē uzņēmums Valmieras ūdens līgums ar klientiem ir pārņēmuši jau pirms 2 gadiem. Strenču apvienības pārvaldes vadītājs pastāsta, kāda situācija bija iepriekš. Vēsturiski pirms reformas tātad Strenču novads, mums nebija kapitāla sabiedrības, bija daži speciālisti tehniskai apkalpošanai, bija projekta speciālisti, kas piesaistīja Eiropas naudu, jo bija laimīgais periods, kad no Eiropas varēja piesaistīt attīstībai naudu šo tīklu. Un tā strādājām katrā ziņā speciālisti kāda bija, tāda bija, nesaku neko sliktu, bet tāda īsta sistēma apakšā, tā kā ir šobrīd, ar tādu resursu, ar tādu laikam tik profesionāli nebija. Kā rāda Strenču piemērs, lielākais darbs reorganizācijas sākumā bija tieši komunikācija ar klientiem. Lai gan juridisko nianšu un līguma slēgšanas dēļ neizpalika arī par kādam neparedzētam izaicinājumam. Kopīgi sarunu ceļā risinājumu izdevās atrast katrai situācijai. Viensētām un daudz dzīvokļu mājām, kurām bija apsaimniekotājs, tur nebija nekāda problēma. Bet varbūt zināms pārsteigums bija cilvēkiem, kad no 2 un vairāk dzīvokļu vienā mājā ir daudz dzīvokļu māja. Un tad līgums slēdz ar apsaimniekotāju vai mājas virzīto pārstāvi. Tas bija izaicinājums, kamēr tajās mazskaitlīgajās mājās atradām personu, kur ir gatava mājas vārdā risināt šo jautājumu, bet pēc sarunām, pēc sapulcēm, pēc Valmieras ūdens skaidrojumiem izdevās pārliecināt visus. Un šobrīd nav nekādu problēmu un nevienu sūdzību neesam saņēmuši par to, ko cilvēki baidījās pirms noslēgšanas. Kad pirmie reorganizācijas soļi veiksmīgi spērti, ieguvēji ir visi. Strenču apvienības pārvaldē neslēpj gandarījumu par pieņemto lēmumu un uzsver. Lielākais ieguvums ir tieši profesionālā un sistemātiskā pieeja ikdienas darbā. Pirmkārt, mēs esam ļoti priecīgi, ka šāds sloks mums ir nost. Es jau kā minēju, profesionāla pieeja ar tehnikas pietiekošu daudzumu, ar zināšanām, ar sistēmisku pieeju, ar mūsdienīgiem risinājumiem, diagnostikai. Nevaram nenovērtēt to, un sadarbība fantastiska. Mēs esam ļoti priecīgi, kad šāds solis ir spērts un pašvaldība šādu lēmumu ir pieņēmusi. Skaidrs, ka jebkuras pārmaiņas sākumā prasa skaidrojumus, kur tieši Sijā Rojenas siltums un Sijā Kocēnu komunālā saimniecība klienti var vērsties pēc palīdzības un kā uzzināt visu par gaidāmo rēķinu saņemšanas kārtību, turpina Dagnis Mužnieks. Vienkāršākais veids ir Valmieras ūdens mājaslapā, ir atsevišķa sadaļa jauniem klientiem ir izveidots jautājumu un atbilžu bloks, kurā var saņemt visu informāciju. Tāpat klienti maija mēneša beigās, jūnija sākumā tiks informēti ar norēķinu iespējām un ar paskaidrojumiem, kādā veidā nodot skaitītāju rādījumus. Svarīgi pieminēt, ka tagadējie Rojenas siltums un Sijā Kocēnu komunālā saimniecība klienti tiek aicināti līdz 2026. gada 29. maijam nodot ūdens skaitītāju rādījumus savam iepriekšējiem pakalpojumu sniedzējam.